Nu čau visiem, paldies visiem, kas noskatījās mani pirmo video, kā mēs te atbrīvojāmies no šitā un uzlikām šitādu saloniņu. Tagad nākamais punkts ir, mēs gribam sataisīt pagaļas buferi un priekšbuferi. Priekšbuferis gan ir pavisam vienkārši, mums ir vienkārši jāliek apakšā tā reste, kas mums tur iekšā jau stāv. Nu labi, aizmugurs buferis. Bet mums ir no Hedela šrota sagādāts tāds zaļganīgi pelēks. Nevar saprast, kas tā pa krāsu. Man gribās teikt, ka viņš ir tāds zaļganīgs. Šitāds buferis. Un tad attiecīgi viņš viss ir, kā tur pareizi ir tiem krāsotājiem, jānobrucina, jānomatē laikam, vai ne? Tur kaut grunts jāpapūš apakšā un jālaiž krāsa un laka. Bet tā jau, kā es teicu iepriekšējā video, tas būs tādā, budžeta variantā. Es nevedīšu viņu pie krāsotāja. To visticamāk, pat arī garažā uz vietas uztaisīsim. Tā kā palielam es saku tā, mēs tulīt ņemam buferi nost. Jāsameklē, kur ir mans AliExpress instrumentu komplektiņš. Reku, te viņš mētājās. Bet smieklīgākais ir kas? Es sen atpakaļ piereģistrējos Temu, un tur bija kaut kā tā padarīšana, ka viņi tev pa velti kaut ko atsūta. Un šitās te komplektiņš ir. Palielam nav sūdīgs. Protams, servisā tur tāda nestrādās, viņš neizturēs. Bet, teiksim, tādās mājas vajadzībās ideāli. Pasties, tepat ir šitāds te iekšā. Tas tā kā grozāmais. Nav slikti. Vienīgais, kas gan, Dāvids vakar visu dienu ar mazo tirkšu spēlējās. Es domāju, ka tur gan tā kā tas ir AliExpress, tur arī būtu kaut kāds limitēts apgrieziens skaits. Teiksim, 1000 reizes pievelc un tu met viņu ārā. Bet pagaidām viņš vēl turās. Kaut gan, kvalitāte ir tāda, ka var redzēt, ka te iekrits iekšā tāds šķīps nekāds. Bet, palielam tas viss sūds. Funkcija viņš šau pildu, un es domāju, ka mēs ar viņu arī šodien to mašīnu skrovēsim. Dāvid, tu esi gatavs izrādīt mašīnu? Jā. Tā. Es domāju, ka mums ir jānoņem šitie nost. Te ir kaut kāda skrūvīte, kas kap nezinām iemeslu daļu tajā pusē nav. Tad sāksim nost ar šitiem. Dabuļu. Jā, man liekas, ka te apakšā zem numurzīmes turētā ir arī šitie piesūcekļu tapiņas. Tā, šito dēliņu paņem. Man nevajag, es tikai metīju. Varbūt nevajag mest. Ja mēs šitās lietiņas nemetīsim ārā, mēs liksim apakaļ. Es teiktu, ka viss šitais buferis jāneņem nost. Es tikai to Tāpēc, jā. Zingā, varbūt nolaisim savāk uz smuku pie ģirtiņā. Šitā te ir, redzēt? Smuka audzītā, lai mums tās lietas nesaplīst. Ziemas kāvais manas lamatas, bet nebaidies tas manas kamanas, dēļ kurām tukšas vienmēr manas kabatas. Cauri redzu grīdai zemi, kājas skar man, mitināt nav jēgas te, jo rūsā nezina sāra. Kāvais manas lamatas, bet nebaidies tas manas kamanas, dēļ kurām tukšas vienmēr manas kabatas. Cauri redzu grīdai zemi, kājas skar man, mitināt nav jēgas te, jo rūsā nezina sāra. Tas laiks, kad metināt vajag, jo šrotinnieks mirst. Katru reizi zāle. Protams, ka vajadzēja arī pie balkas viņu pielikt. Šito te daļu. Bet mēs, protams, ka to nedarīsim. Tas ir sporta dīzels, un sporta dīzelim mans slinkums vienkārši. Dāvidu, nāc palīdz. Viss nav vēl? vajag tikai Pirms. Tā, kur tu noliki, jau te viss atslēdzi? To pēram tā kā teicu remontā. Ko nevar ar spēku izdarīt, to var izdarīt ar lielu spēku, Dāvido, ne? Ko, dēls? Tā, cik mums viņi ir? Paga, dēls. Cik tev rociņās ir? bija
Nē, cik tā tagad ir rokās? 1? Jā. 1, 2, 3, 4. Ok. Tā, paga. Jā, man bišķi padomā. Visos mēs neliekam, jo mums nav tik daudz. Tā, paga. Nē, pagaidi. Nelec iekšā. Tu ieliki te, jā? Tad liec šitajos divos. Šitajā liec. Jā. Paga, te pie zemītes vēl palika viens? Jā. Un es ieliku. Jā, ieliec te. Tā, ņem vēl. Vairāk mums nav, jā? Tā, pagaidi, tu ieliki te. Nu, davai ieliec te kaut kur šitajā. Te gan jau mums tas bufers turēsies kaut kā. Nu ko, nu šidā, nu? Gatavs, ne? Jā. Vēl tik prasītos, ko ar miglas luktu. Nu tā, dēls, tagad iedod man tās detaļas, lūdzu. To, kur numuru liek atrast man lūdzu. Šido te plasmasiņu, kas te bija tur no turienes. Vot, jā. Jā. Yes. Un tagad varētu iedot man šidos te mazās ūsiņas. Šis ir otrā pusē. Bet pagadēls, pagad. Nelēc. Te reku ir attaisījies. Nu, tagad var mēģināt. Tā, šo pusī tu ieliki. Vot. Te. O! Ideāli. Tagad otru pusī tu arī droši likt iekšā. Pasties, ecīt, kā mums sanāto, ne? Jā. Pagad, skatiet. Un tagad. Sit. Ot! Pasties, kā tev sanāca. Ideāli. Un vecais labais triks ar skroveru. Zin kā, nu tas numurs jau nav nekas tāds īpašs, nu kaut kāds skanīgie burti vai cipari, bet vienkārši man negribās viņu pazaudēt. Nu šitā kaut kā. Tā, nu redz, ka priekš mums ir salikt. Nu te vēl mēs ielaidīsim kādu samarēs bišķīt iekšā. Ot šī bija tā daļa, redzi? Šita bišķīt atsitās pirksts. Un šita nē. Bet, nu, zin kā, par šitiem gadiem, nu, tikpat labi viņi varbūt ir 10 reizes šķilt tā mašīna. Bet reku, resti tagad ir apakaļ. Nāsas būs kaut kā jānomēna. Un tagad ņemsim nost pakaļā, kas mums te viss jāņem nost ir. Es nezinu, man šitā balka. Tam ir balka klāt. Pa lielam es skatījos, ka te reku ir no iekšpuses. Jā, no iekšpuses ir 2 skrūvas jāatskrovē. Vai 3. 2 laikam. Tad varētu to balku noņemt nost un likt uzreiz ar visu to buferu kopā. Vienīgais te mums te reku bišķīt ir jāatbrīvo šitā visu padarīšana. Man te ir sabūfers. Un es jau nevaru sabūferi. Nē, kur te viņš nāk piestiprināts? Viņš man tik viegli ceļās gaisā. Nu jā, respektīvi, tas skatījos, ka šeit. Vot, pat turēsies ideāli. Nu jā, te kaut kur sanāk. Kur šitās tas krūvītes jāatskrovē. Un tad buferi raujam ārā. Noņemam nost. Vēl cārā. Viņš ir smags. Liekam te pie maliņu. Un aiziem otram buferim pakaļ. Smags ir. Un reizēm tagad lietas ir caurumā iekšā. Pirkstiņš neiespēd, jā? Jā, varbūt atstāt šitajā skaistajā krāsā, uz nekrāso David. Nu, nē, jākrāso ir. Žīrais vienīgais man reku bišķi nepatīk. Redz, kā tā aizmuguri izskatās. Bet man liekas, ka man ir viens izpūtēja bunduls, iespējams palicis ar
Ar 2 izodiem, ar 2 galiem. Varētu to uzlikt tā smukā. Nespēj, Dāvid. Mēs jau nevaram pielikt, redzi, mums te traucēja izpūtēs. Viņi tuvāk nemaz nevar pielikt. Mums ir jāneņem izpūtēs, bet sāksim to kaut ko, kad jāapskatās YouTube, kā krāso kaut kāds detaļas. Mēs tik tā, mēs esam tikuši. To arī laukā iznāca, ko? Jā, pasties, ko mēs ar Dāvidu izdarījām. Lai uzlikām buferu aizmugurē. Un redzi, un šito visu mēs izņēmām ārā. Nu, nē, tu pat nepaskatījies. Šito te mēs visu izņēmām no mašīnas ārā. Un mums reko tagad ir viss smuks melns. Redzi, jau kāds smuks salons tagad. Vēl tikai tās ap šifks jānomaina. Tās man ar Bernardu līmi jāpielīmē. Man līmi ir, bet man nav viņai pistola. Viss melns, skaists. Viņš bija citā krāsā? Nu, jā, redz, viņš bija šitāds, ten palāks. To mēs ar Dāvidu vakar nomainījām. Teikt, vajag tikai spoguli, bet to es domāju, es no Škodas paņemšu. Ja tā pats spoguļos neskaties. Tas spogulis ir tas, ko tu jau salauzis, jo Škodai arī. Nu, bet es uzlikšu viņu te. Ja tu jau brauc, ka traktorists apakaļ gaitā, un tad es varētu paņemt tavēju. Nu, es nekomentēšu tā. Nu jā, tad vēl šitā. Varbūt kā tā patīk šitā krāsa, varbūt nemaz nekrāsot. Tāpēc tas bērns nepatīk. Skaista mašīna, smuka mašīna, Aniņa. Ko? Ir smuka mašīna? Nu, jūs jau tagad esat Tu noteikti nākot ārā viņai pateici, lai neatbild uz šo jautājumu. Viņi nav praktiski, 3 bērni. Bet, nu jā, katrā ziņā man teikt, viss ir jāuzmātē. Tā jau rekos bišķīties nobrucinājis. Lai man tas flakons te līp klāt. Nu, gan jau, ka tāpatās tā krāsa lobīsies viss nos pie manas krāsošanas. Nu, gan man veiksmi nospīdēja. Tikko piezvanīju uz Redviju veikaliņu, kas man priekš minerāli, viņi man iedēja šitos ten bugatieris, priekš tā bugatieru durāmā. Un izrādās, ka viņi šodien tur, nu nav tā, ka baigi strādā, bet viņi tur tajā veikalā tur uz vietas ir. Un viņiem arī tur ir flakoniņi, un tad paņemsim vienu flakonu ar krāsu, vienu ar laku. Un tad pilnīgā tādā šrota variantā paņemsim, nokrāsosim to mašīnu. Es gan tāds baigais krāsotais neesmu, bet gan jau sajies. Nu, kas tad tur slikts ar notiks? Nav jau nekāds Bentleys parasta mašīna pa 2 štukām. Man liekas, viņi kaut kā 2 tur maksāja. Un tā kā nav, ja tā būtu tāda glaunāka mašīna, tad, protams, viņi dzīt pie krāsotāja, bet tādā sport dīzeļa variantā tur vispār nav jāiespringst. Jā, bet normāli mums laiciņš izmainījās, ne? No rīta vēl bija viss tāds apmācies un tāds drēgans. Tagad jau mums ir 10,5 grādi ārā reāli silts sāk palikt. Un solījās, ka vēl būs siltāk šodien, kaut kāds 11 grādus solīt. Nu, reku te tas veikaliņš aizpatē, reku ir pils. Reku ir veikaliņš, man tik nav jāsmas kā es ar iekšā tikt, bet kaut kā es ielauzīšos. Nu, rekā, viss pa smuko. Nopirku 2 šitādi. Vienīgais, ka nebija laka. Laka arī laikam esot flakonos nopērkamā, bet viņiem nebija. Tad es paņēmu vēl smušu papīru. Nu, es ceru, ka manai iesācē veiksies, ka tā krāsa varbūt bišķīt vēl paturēsies virsū kaut kādu brīdi. Es pat nezinu, kā tur ir. Man jābēsien no tās krāsošanas, man nesaprot, jāpaprast kādam, kas krāso. Kā tur ir? Nu, es tagad viņu nokrāsošu melnu to buferi. Es jau to laku varu pēc pāris dienām arī pūst virsū, ne? Vai man diez uzreiz jāpūš. Kaut gan tad, kad jūs ierakstīsiet komentāri, es jau būšu izdarījis un tāpat tās paies pāris dienas, kamēr laku uzpūtīs. Bet, nu, gan jau būs labi. Nu, te viss noteikti diezgan pa brutālo. Bet sanāk, vismaz uzmetēs. Būs labi.
Tā, nu, bufers tagad izskatās melns. Nu, viņam vēl ir jānožūst, jo, nu, kā jau ar flakonu krāsots, ir vienkārši oga. Bet, es domāju, ka būs ok. Suņi tur kaut ko ārdā sekla. Bet, būs ok. Būs rītīgi ok. Tagad es domāju, ka man nožūst, es viņu uzlikšu virsū, un tagad, kad būs virsū uzlikts, es visticamāk, kad vēlreiz uzlaidīšu šo flakonu virsū. Tā, nu ko, mēģināsim buferi likt virsū, Anna? Vai maliņā māsiņa? Pamuc. Pasti. Skaisti. Nu, krāsa būtībā nemaz neatšķirās. Ideāls krāsotājs. Tā. Pamēģināsim pagamāsiņu. Kaut kur skaisti nāk iekšā. Vidā. Te jau kaut kas ir nolūzis, laikam. Te varbūt nāk. Tur kaut kas ir nolūzis, jā. Labi, te būs samareses iekšā. Šitā turās tā māsim ceļš otrā pusītē. Uzķeršu pāris krūs aizvarē. Bišķī tur jāpagraiz nostā izpūtē. Čau, Adrian! Šitos pielicis. Čau, māsiņ. Pielicis no otru pusi. Tad ir tā. Pieķersim ar... Ko tu, Dāvid, nenovandies? Ir tā jāpieķer vienkārši. Lai es ar bišķī tur pafrēzēt ar kaut ko to vietu. Tu redzi? Ideāli, vai ne? Perfekti. Nu jā, te kaut kas ir bišķi. Tagad atpūzes vaļā. Īsti nevar te kur turēties. Tagad māsiņ, paliek. Turēties vaļā. Tā, palaid māsiņa, prātīgi, neiespīt pirkstiņos. Vot! Pasties, pat iegāja iekšā. Nu, būtībā mani palīksim uz leju. Viss, kas mums ir palicis, te bišķi šis buferis ir jāpietrina ar kaut ko. Nu, re, tas stūrīts iegāja iekšā. Jā, te ir, kur kaut kas uz augšu ir pagājis. Laikam jābūt zemāk. Vot šīdā. Nu, man liekas, ka ideāli. Tā kā nekas nebūtu bijis. Un vēl tāda niansīta, zin kā krāsotāji parasti. Tās blakus detaļas tur tā smuku uztais, salaišu kopā, re kā es salaišu kopā. Uzlaišu bišķi pa virsu. Rega tās švīgs arī bišķi ir mazāks, es uztaisīju. Un tad te kaut kurā bišķi piepūšu un būs jau labi. Tā kā pasties tā kā jauni. Te bišķi salaidīs kopā, šite bišķi uz ātro salaišanu kopā. Un tik ziepē virsū. Es domāju, profesionālajie krāsotāji šito skatās, viņi noteikti domā, kas te biļē notiek, ko tas tur danduks dara. Bet, nu, šī nav ielas mašīna. Šī pat īsti nav sporta mašīna, šī ir tāda kaut kāda, kā ņarāt nosakot, plezīra mašīna. Un tāpēc arī es tā baigi, zin kā, baigi neiespringst. Nu, šitais vienīgais prasītos, ka būtu bišķīt pa vidu, bet nu, tur varētu vēl paņemt, iefleksēt, un bišķīt palocīt, lai viņš, nu, tā kā taisni skatās. Bet, nu, to kaut kad. Tā kā es gribētu teikt, ka te viss ir gatavs un liekam mazos moldings atpakaļ. Nu, re? Pasties, cik skaisti. Nu, kamerā noteikti vispār nevar redzēt, ka tur kaut kas būtu bijis vispār krāsots. Viss ir atlikts atpakaļ. Uzlīmēsim vēl kaut kādas uzlīmes virsū.
neviens neko neredzēs un sajies smuki. Tā kā, vienīgais, ko gan es gribēju. Izdzēri visu, tad nolaist ar tā uz galdiņu, māsiņa. Te vajadzēja kaut kur piekrāsot. Kaut kur vēl man te bija. Švīks tikai bišu piepūš. O te. Nē, te grāds perekups, ne? Paņem te kaut ko piešmāķē. Pasties un smuki, nu. Tā, kaut kādu pleķīšu vēl te bišku, man liekas, ir palikuši. Tik tā uz dullo. Uz dullo uzlaidīsim virsū. No flakona jau, es nezinu, kaut kāds meistars gan jau flakonu var smuku nokrāsot. Nu, es nemāku. Un baigi jānotrāv pienmērīgi tas viss. Lai būtu smuki. Tā, nu man viss ir gatavs. Nu labi, vēl šitais te jāsatais. Šis ir pēdējā. Šitais ir palicis. Man te atslēga atdalījusies vaļā ir. Un stūrs liptam tā apakšiņā paliek. Bet pārējais pavisam ir smuki sataisīts. Tā kā es domāju, nākamajā video bišķīt piečinīsim, patīrīsim kaut ko un laidīsim uz mehu dienām. Tā kā tā, nu atkal paldies, ka skaties. Ja tu neesi noskatījies pirmo video, noskatīties pirmo, tas gan īsti nav pirmais, tā jau ir kā tā trešā sērija, jo pirmais bija, kur mēs viņu aplīmējam, otrais bija minerālīs, trešais, kur mainam šite visu salonu, un šis ir ceturtais. Tā kā, jā, var kaut ko uzmest aci. Es jau zinu, ka kādreiz ar to kokudēju tās visas izdarības bija interesantākas, bet, nu, kokudējas man šobrīd vairāk nav. Tuvākajā laikā, es domāju, arī nebūs, ja esmu sācis strādāt Bernerā. Tie, kas skatās mans TikToks, jau noteikti ir pamanījuši. Un tā kā pagaidām būs pēc tā viss jāizteik. Bet, nu, kaut kādu saturu es turpināšu radīt. Ja man patīk visādi šitā ten video, un arī, zin kā, pat arī to video īsti nenoskatās līdz galam, pašam ir interesanti paskatīties, nezinu, pēc gadiem 5 kaut kāds vecos video, kā ir gājis. Kā, piemēram, es noskatījos nesen savu pirmo kokudēju video. Un arī bija tāds, tā kā tāds puišals tur izskaties un izklausies. Un tas viss tas video un viss tur tāds vienkārši smieklīgs, bet bija inčīgi. Labi, ka tādu video uztaisīja, tad vismaz sākās vispārējais. Bet tā, ok, forši visiem atlikušās brīvdienas un es ēstu šašļi. Čau!